Gatavojoties 8. kontinentālās hokeja līgas sezonai, šodien Arēnā Rīga sākās 7. Latvijas dzelzceļa kausa izcīņa hokejā, kur šogad savā starpā par galveno trofeju cīnīsies Rīgas Dinamo, Minskas Dinamo divkārtējie Gagarin kausa ieguvēja Kazaņas Akbars un Jaroslavļas Lokomotīva. Vienā aizraujošā parādē šodien no Rīgas centrālās dzelzceļa stācijas galvenā trofeja tika nogādāta godu vietā Arēnā Rīga. Paldies visiem līdzjutējiem, kuri devās šajā brīnišķīgajā parādē, un paldies visiem, kuri piekrīt pirmo reizi ierasties Arēnā Rīga. Pirmajā atklāšanas spēlē Rīgas Dinamo ar minimālu pārsvaru 4-3 uzvarēja pirmos pretinieks Dinamo Minska vienību, neskatoties uz to, ka pirmajā trešdaļā pēc Gunāra Skvorcova, Miķeļa Rēdleha un Vilas Leino gūtajiem vārtiem Musē izvirzījās vadībā rezultātu 3-0. Spēles izskaņa sanāca ļoti saspringta, un mūsu pretiniekiem izdevās pietuvoties minimālā rezultātā līdz pat 3-4, jo pēc fantastiskas Andra Džeriņa piespēles pa gaisu pāri visam laukumam Gins Mēja izrāvās pirmais pie vārtiem un guva mūsējiem 4. vārdus. Pēc spēles par aizvadīto maču, pirmo zaudējumu un gatavību jaunajai sezonai uz interviju aicinājām pretinieku komandas kapteini Alekseju Kaļužniju. Одного гола не хватило на первом матче турнира. Чего не хватило? Или в каком моменте пропустили? Мы не очень удачно начали отыгрываться с 3-0, если посмотреть на конечный результат 4-3. Все-таки не так плохо все выглядит, учитывая, как мы начинали. Но, конечно, надо чуть-чуть пособраннее и повнимательнее с началом. Тогда результат по игре? Я скажу, Рига хорошо использовала свои моменты. И вначале нас, конечно, переиграли. Вторую половину, я думаю, мы поиграли на равных. Тогда почему в начале такой сюрприз и 3-0 сразу в первом периоде? Не знаю, посмотрим, но, видимо, чуть-чуть были не готовы к такой активной игре со стороны Риги. Как себя чувствует Динамо Минск здесь в Риге на последнем предсезонном турнире? Я надеюсь, что мы будем прибавлять, и сейчас тяжело, и следующие игры будут еще тяжелее, и это хорошо нас подготовит к сезону. Удачи, спасибо. Спасибо. 4. uzvaras vārti Ginta Mējas izpildījumā, kā jau minējām, pēc fantastiskas Andra Džeriņa piespēles pāri visam laukumam. Gins Mēja tika atzīts par šīs spēles labāko spēlētāju, un pēc aizvadītā mača ģērbtuvē devāmies arī no viņa uzzināt viedokli par pirmo uzvaru un komandas gatavību cīņai pret Kazaņas Akbars, kura Arēnā Rīga risināsies jau rīt. Apsveic ar pirmo uzvaru, uzsākot dzelzceļa kausu. Sākums bija daudz pārliecinošs nekā beigas. Kāpēc? Otrā periodā tur nedabūjām rīpes iekšā, kaut kādas viņa zonā, un tad viņi vairāk pārņēma varbūt iniciatīvu. Un trešajā periodā pāris kļūdas, viņi iemet vārds un sajūt to spēli. Tāpēc tik līdzīgi beidzās. Pirmā trešdaļas rezultāts 3-0 nebija tāds neliels pārsteigums, un komanda nedaudz tā kā nenolaidās. 3-0 jau bija. Nē, kāpēc? Visi goli bija likumsakarīgi, un mēs labi arī spēlējām un gājām uz vārtiem un pielaboja tur 2 metienus. Tas viss bija normāls, man liekas, ne? Pēdējais 4. gols tev sadarbībā ar Oskaru Cibuļski. Tur to piespēli redzēji, Oskar, kur tu devi Gintam uz priekšu? Tas nebija es, tas bija Džeriņš. Džeru tas bija tev. Skaties spēli? Jā, Andri, tu devi piespēli. Redzēji, ka Gins priekšā? Jā, es neredzēju. Tas bija laukumā, Kurā no top vietām tu liktu pēdējo golu? Kā top, tur vienkārši nekas tur nebija tāds. Kā rītā pret Akbars ies? Rīt ar Akbars? Viss kārtībā, jā. Paldies. Tā, kādām emocijām nākat pēc spēles, ko? Labām. Patika spēle? Jā. Kas vislabāk patika šodien? Laikam tas, ka uzvarējām, ja? Jā. Kur teica aizskrēja? Nāc pastāst mums, kā tev izskatījās no tribīnēm, kā spēlē šodien Rīgas Dinamo? Labi izskatījās, diezgan. Tādu rezultātu? Kā es biju gaidījis, jā. Tieši to es arī gribēju prasīt. Vai rezultāts bija likumsakarīgs spēles? Es domāju, ka mums vajadzēja nedaudz vairāk goliņus samest, jā. Tā kā mazāk ielaist drīzāk, tā es gribētu teikt. Bet visā visumā līdz tai arēnā bija apmierināti. Jā, super. Tiekamies rīt? Ideāli, protams. Labi, Latvijas dzelzceļa kausa izcīņa šeit Arēnā Rīga turpināsies jau rīt, kad 15:30 savā starpā tiksies Minskas Dinamo ar Jaroslavļas Lokomotīvi, bet 19:30 mūsējo pretinieku būs divkārtējie Gagarin kausa ieguvēji Kazaņas Akbars. Aicinām visus līdzstājus iegādāties biļetes uz turnīra spēlēm un piedalīties izlozē par iespēju fināla dienā fināla
spēlē, kāpt uz ledus un izdarīt pirmo iemetienu spēlē. Spēlējiet hokeju, atbalstiet hokeju un nāciet uz Arēnu Rīgu atbalstīt Rīgas Dinamo jau nākamajā spēlē. Mēs šeit būsim, bet vai jūs būsiet? Mēs to pārbaudīsim jau rīt. Tiekamies!